Boom FM un Latvijas Olimpiešu klubs piedāvā Olimpiskās brokastis. Jā, labrīt, labdien, labvakar. Es nezinu, kad jūs mūs redzat, dzirdat vai skatāties, vai ne? Šīs ir kārtējās Olimpiskās brokastis. Šajā nedēļā mums neliela izmaiņa, jo Olimpiskās brokastis turpmāk tad pirmdienās 10:00 Boom FM un jau televizorā otrdienās pulkstens, ja mēs pamainījām laikus, otrdienās 22:45 vakarā. Pagaidām, redz, kā ir nelielas izmaiņas, un es uzreiz tev neieslēdzu mikrofonu. Varbūt, ka mēs varētu vispār sākt no sākuma, ko... Jā, mēs jau to mierīgi varam atļauties, jo tāpēc, ka, tas jau nav sarežģīti. Tas beigās nerunā, tev tāpatās nedzird, man tulītās jānospiež viena podziņa. Jā, ok. Tas no tā satraukuma tagad ir. Jā. Labdien, labrīt, labvakar. Kad Raimons Bergmans ir atvedis vienu baigi milzīgo džeku studiju. Jā, būtībā mēs tā aizdomājamies, ka varbūt mums pārveidos par nevis Olimpiešu klubu brokastiem, bet par vieglietu klubu brokastiem, jo vieglieti ir ļoti, ļoti iemīļojuši nāktu. Karalienes brokastis. Karalienes brokastis, jā. Un man tad aizdomā, ka šis ir garākais, jā, mūsu viesis, kas ir bijis šajā studijā. Jā. Viņš jau ne tikai garš, viņš jau ir makans. Spēcīgs. Pie mums ciemos Oskars Vaisuns. Sveicināti. Jā, man atsūta īziņa, ka tu esi kapteinis, tā ir? Jā, vieglietas izlases kapteinis. Kas ietilps kapteiņa pienākumos? Pa lielam palīdzēt tiem, kas nevar, un droši vien uzņemties tās disciplīnas arī veikt, ja kāds no komandas dalībniekiem nevar veikt. Šitā pilnīgi. Tu esi gatavs lektorē kārti? Iekšēji jā. Kārts vienīgais nav tādas, jā vēl. Nē, ir. Sporta akadēmija viss ir apgūts. Bet tu zini, ja kāda kārti lec uz augšā, nevis tālāk. Galvenais ir pāri latiņai. Nav svarīgi, vai tas ir, piemēram, apslēgšanas sektors, ja? Bet kaut kur pāri latiņai kaut kur jāpārēc. Bet ja nopietni runājot, droši vien, tā kā vietlētika ir individuāls un kapteinim un komanda, tas ir kaut kas jauns, jā. Es uzskatu, ka kapteiņa pienākumi varētu būt tie, kas to komandu spēj saliedēt un ka katrs tajā komandu cīnās kaut vai arī pa vienu punktu, bet izcīna un līdz ar to kopēju atmosfēru, kopēju atbalstu, ko es kā kapteinis cenšos varbūt arī tajos sportistos iedrošināt. Mēs to komandu kopistiski virzam uz priekšu un krājam punktus, līdz ar to kaut ko varbūt pārējo komandu fonā izcīnam. Daudz droši vien domā, kāpēc mēs runājam par komandu. Tātad 20. un 21. jūnijā Rīgā notiks Eiropas komandu čempionāts vieglietikā, kur tiešām valsts ierodās ar savām komandām, ar tieši komandas sacensības. Un tās ir ļoti, ļoti aizraujošas un interesants, un kādu ilgāku laiku nav bijuši pie mums Rīgā šīs sacensības. Un mūsu komandai ir iespēja pacīnīties par izkļūšanu uz vienu līmeni augstāk. Ja iegūsim, bet cik es zinu, pēdējos gados jūs svinat Jāņus visu komandu kopā un autobusā. Jā, katrus Jāņus mēs esam prom no Latvijas, tas nezinu, kurā vietā. Citreiz mēs svinam ne tikai autobusā, bet kādā citā vietā. Viss populārākie Jāņi mums bija pagājušie, jo braucot mājā autobusā no Slovākijas, mums autobusā bija 6 Jāņi. Ieskaitot šoferi? Un tad jūs neatceraties, kā jūs tikāt mājās. Kāpēc? Nē, mēs ļoti lustīgi, tā kā pēc latviešu tradīcijām pavadījām Jāņus, dziedājām autobusā līdz saulēktam. Es ceru, ka vēl tāda tradīcija, kā arī riepas kurināšana autobusā. Riepas kurināšana nebija iekļauta. Rezervs riepa. Riepas silināja šofērs droši vien, braucot ātri, jo, es nezinu, cik viņam jautri bija, ka tur viss autobus vienkārši dažādās mēlēs, jo Jāņos dzied visi, kam ir balss un kam nav. Bet tad vieglietiem ir tieši tāpat kā hokejistiem, visi sakāp vienā autobusā un brauc sacensībām. Tas ir tas komandas sacensības. Jā, tāpēc jau mēs tajā autobusā jau iekāpjot, piemēram, braucot uz Serbiju no Latvijas, tas apmēram 2 sutkas, un mēs jau to komandas garu sākam veidot, jo mums ir slikti tas, ka nav tā kā lielajām komandām mēnesi iepriekš tā gatavošanās kaut kādiem Eiropas komandu čempionātam. Tad mums ir tajā vienā braucienā jāsagatavo viss tā komandas gars, viss norādes pēdējās, kas kuram jāpalabo, un līdz ar to mēs tā
komanda savācamies tajā autobusā un tad mēs cīnāmies. Bet viegli tikai jau tāds izteikts individuālais. Kur man jautājumi, pilnīgi nolasīja no manis. Jā. Kā tas ir, kā jūs tur? Tieši to es arī gribēju. Jūs esat zvaigznes, jūs esat ambiciozi cilvēki individuālajās disciplīnās, un tad jums jākļūst par komandu. Kā tas viss pārvēršas, kurā brīdī? Kad jūs iekāpjam autobusā. Un aizdarās durvis. Jā. Un izslēdz gaismu. jā, un tad mēs sākam veidot to komandas garu, un tīri atgādinām, ka tas ir komandas cīņa, jā. Protams, katram iekšēji ir savi individuālie tie mērķi, bet cenšamies, lai tomēr viņš arī nostrādā komandas interesēs, ja viņš jūt, ka viņš nevar, kaut vai viņš, neaizrāpo, bet aizlien līdz tai finiša līnijai, izmet kaut vai vienu metienu, lai dabūtu kaut vienu punktu. Jā, jo es zinu, ka citreiz ir tā, ka tu neizdari kaut ko vai ne, tad tev ir 0 punktu. Jā, nav jau par ko iedot. Tas 1 punkts, par to, ka tu atbrauc. Latvijai kāda šeit rezultāti, kur Latvija atrodas šī komandu sacīkstē? 2. līgā. Mēs esam tā komanda cīņā 2. līgā, un te bija kaut kāda statistika, es dzirdēju, ka ir kādas 4 komandas, kas no tām, kas tagad cīnīsies, 4 vai pat 6 cīnīsies par to, var teikt, 2. pozīciju, kas tiek tā kā uz 1. līgu. Kas ir 1. jau paredzēta? Kam? Es tagad negribu sameloties, jā, bet ir tāds no tām valstīm. Jā. Tā ir pagājušo gadu sezonu labākie rezultāti apkopoti. Tas ir kārtējais tāds. Bet Latvijas komandai ir tāda teorētiskā iespēja, ka jūs esat starp šīm 4 komandām, kas varētu cīnīties. Tad ir vēl kaut kāda augstākā līga. 1. vietā mēs varam cīnīties. Jā, 1. līga. 1. līga un tad ir augstākā līga. Superlīga. Superlīga, tur jau startē Krievija, Vācija, Francija. Cik sen jau šitas notiekās šādi komandi? Jo kad es vēl ar viegli nodarbojos, tad tādas lietas nebija. Es vismaz neatceros tādu. Tad, kad es sāku, super, malacis Oskaram. Droši vien Andris Staģis zvana, tu viņš pateiks mums, cik gads. Statistiku, jā. Tas notiekās jau, kopš es sāku startēt Latvijas izlasē. Pat es zinu, arī pirms tam ir bijis. No sākuma bija tīri individuāli gan vīriešiem, gan sievietēm. Un tad kādus 4-5 gadus apakaļ apvienoja visu. Līdz ar to mēs tagad startējam kopā gan sievas, gan vīri. Un tad bija vēl viens jautājums tīri no tām. Es domāju, man tieši patīk šitas, jūs atbraucat tagad uz Serbiju. Jā. Kurš sadala, kas ar kuru dzīvos istabiņā? Jūs taču nevarat atļauties katrs dzīvot. Puika meitene. Ne? Kā lūk, tajā autobusā notiek tas? Es zinu, mums jau ir draudzīgs saites, mēs jau esam dzīvojuši. Nesekmīgos vairāk priekšā. Bet, piemēram, nav atbraucis tas cilvēks, ar kuru tu parasti dzīvo kopā. Tagad ir jāizvēlas, ar kuru tu dzīvos kopā. Kas nosaka to? Jūs paši kaut kā atrodat to kopsauci, vai arī, piemēram, trenerim ir kāda teikšana? Dzīvo katrs savā istabā. Tur ir tā, ka pa lielam jau tas viss dzīvošana tiek pieteikta pirms laika. To izdara izlases vecākais treneris. Tur šodien iesniedz to sarakstu, kurš ar ko dzīvos, jau droši vien nojauš vai kā, kurš ar ko labāk tur rezultātus veido un tā tālāk. Bet, ja notiek kaut kāds pārmaiņas, tad uz vietas arī, ja tev tā vieta paredzēta kādam citam, tad droši samainās un tur jau pa lielam vairs nešķiro. Vai ar laika gaitā paši samainās, bet izlases treneris nezina. Tas jau galvenais salikt tā, lai tas komandas gars veidotos. Ja viņam vajadzīgs tas puika meitene, ja, tad saliek puika meitene, lai vismaz tas rezultāts būtu. Tā arī mēdz būt, ja? Pakloso. Labi, turpināsim pēc brīdī. Boom FM piedāvā katru sestdienu 10:00 RTV raidījums par dārzu un to, ko tajā var izdarīt pats. Kas dārzā? Francis, Kristiāna un Kārlis savā dārzā kopā ar Oleomaku. Par labsajūtu un dzīves kvalitāti jūsu mājā parūpēsies LuxControl. LuxControl piedāvā markīzes, saules sargus, pergolas, žalūzijas un energoefektivitātes risinājumus. Uzziniet vairāk mūsu mājas lapā LuxControl LV vai atnāciet ciemos Rīgā, Skanstes ielā 54. Katrs mūsu pircējs ar kaut ko aizraujas. Mēs ar datortehniku. Kapitāla datorveikali.
Reizi nedēļā Raimonds Bergmanis brokasto ar sportistiem, treneriem, tiesnešiem un faniem. Nu, ko turpinām brokastot, tad beidzām mēs ar pārīšiem. Ja? Ar pārīšiem, jā. Atgādināsim, pie mums šodien viesojās Oskars Vaisjons, Latvijas vieglietu komandas kapteinis. Bet tagad mēs atgriezīsimies vairāk pie tevis pašos. Nobeigsim pa pārīšiem. Ja? Tad mēs noskaidrojam, ka puika meitene kādreiz viesnīcā saliek un tā. Kā ir ar pāriem? Teiksim, ir darba vietas, kur izveidojās šie dienesta romāni un tā. Es domāju, ka un kā ir ar vieglietību arī ir izveidojās pāri, kas pēc tam dzīvo kopā un tā. Nodibina ģimenes. Jā, ir dzirdēt, kā Prokopčuki ir ģimeni nodibinājuši, abi skrējēji maratonisti. Droši vien savu veidu sporta veidojās pāri. Jā, protams. Vienāds intereses, te jau vieglāk to pāri veidot. Ir par ko parunāt. 42. kilometrā. Analizēt. Tu arī precējies? Jā. Sieva arī disku met? Nē. Nevaram atļauties. Divi cilvēki sponsorēt Latvijas vieglatlētiku, tas ir pa daudz. Bet tieši es domāju tā. Tu esi aizdomājies kādreiz, jo ļoti daudzi pasaulē attēlots un olimpiskajā kustībā un vispār tādas asociācijas ar vārdu sports. Tas ir cilvēks, kas met disku. Jā. Kā tu nonāci līdz tam, ka disks... Tas no Grieķijas nāk. Nē, nāk no Grieķijas, to jau es saprotu, bet cilvēks, visi grib kaut ko citu darīt, spēlēt hokeju, futbolu. Labi, ja mums ir vēl vieglatlētika, tad labi, tad šķēpi metam, bet ne jau disku. Tas ir ļoti, ja godīgi, garš un plašs stāsts, bet īsi mēģināšu izstāstīt. Es vispār sāku ar disku mešanu kādu nodarboties 11. klasē. Es pa lielam jau... Jā, jau neperspektīvas, jau beigts, jau viss sportam nederīgs. Tīri sportam, jā, pēc teorijas, bet diska mešanai tikai laikam pats sākums. Bija tāda situācija, dzīvoju laukos, Elejā, un bija tāda situācija, kad vajadzēja apavus. Vienkārši sporta apavus. No ķēdām biju tirgus izaudzis jau kāja, un vajadzēja kaut ko lielāku, un tikko bija ienācis Nike brands tur, un ir izmēri, parādījās arī Latvijā, bija tāds 100% sports veikals, kaut kad agrāk. Jā, pretīm bērnu pasaulē. Tie apavi jau smieklīgi izstāsts, maksāja tikpat, cik bullis. Māte speciāli turēja bulli, kur pēc tam nodeva, un lai man nopirkt apavus, ko es varētu sportot. To bulli tu aiznes uz kautuvi, ja? Atbrauc pakaļ. Jā. Man bija izredz vai bulli vilk kājās vai bots. Tā kā es aizvedu viņu uz kautu un tad... Buļļiem uz kājām staigāt, tā. Diezkvērt nav, vai ne? Jā, nesapratu, tā jau ir bišķi augums vēl uz buļļu, uzkāt vispār visās stenderēs tā jau triecos. Māte strādāja valsts darbā, domāju, aiziešu pie priekšnieka, paprasīšu, iedomām pabalstu dēlam apavi. Iedomājies, tu kā priekšnieks, tev darbinieks atnāk, iedosi man pabalstu dēlam apavi jānopērk. Tāds šoks kā. Kas tas tev pa dēlu? Ir tāds, 2 metri bez galvas tur un kāja, bišķi tā, nekā citiem. Viņš tā, ko viņš dara? Laukos sēž neko. Tā viņš mani uz Morjāņiem aizvilk, un tā es tur arī sāku to disku mest. Pa lielām basketbolā es varbūt arī nedarīju. Nosauc mammas priekšnieku vārdu, kurš ir atradis tādu cilvēku kā tevi priekšvietlietis. Tas vārds ir Andris. Jā. Viņa uzvārds ir Smočs. Tad ir skaidrs, kāpēc tu nokļuvi. Tālāk tu vari arī stāstīt. Ja cilvēki nezina, tad Andris Smočs arī ir viens no labākajiem mūsu diskutējiem Latvijas vieglatlētikas vēsturē. Tad ir skaidrs, kā tas viss ir izveidojies. Jā, bet taču tur, kā to disku, tur ir jābūt tam roku vēzienam, roku garumam. Kas tur ir tas noteicošais? Jo, es nezinu. Es redzējis 2-kārtēju olimpisko čempionu Leknu, noliec tur rokas. Es arī esmu redzējis. Ja? Viņam bišķi garāks. Bet viņam gandrīz līdz celim tās rokas. Kādi 10 centimetri garāks nekā man ir tas roku vēziens, jā? Un tas ir daudz, tas palīdz tajā brīdī. Ja tu to spēj izmantot, protams, jā, jo viņam jau ne tikai ir roku garums, viņam jau ir arī visa augša un viņš vienkārši ir fenomens tāds, pēc kā viņš izskatās, arī viņas saticis un vienkārši abrīnoju, ka viņš joprojām to dara un bauda to visu.
Kāpēc es sāku disku mest, es varu teikt, notrenējos pusgadu, un man patīk tā sajūta, kad to disku izlaid un ka viņš lido. Ka tu baudi to, ka tas izmetis un ko tas izdarīja. Bet ļoti bieži ir diskā tā, vai nu viņš aiziet, vai ne, tur tiešām tā robeža ir tik smalka, kad viņam tas planierēšana, tas viss. Tā trāpīšana, jā, viņā ir, jā. Kā tur cilvēki vienādi, droši vien vēl ir cilvēki ar vēl garākām rokām, bet viņi tas nevar izdarīt. Viņš nevar savaldīt tās rokas. Viņš nemāks salikt to visu kopā, nav jau tā, ka tu aizēji un jau garāks rokas, jo tas stiprāks vai masīvāks, tu metīs tālāk. Tev jāsaliek tas viss tajā kustībā un jāieliek tajā rīkā viss tas spēks. Bet, piemēram, akmeni vai tenis bumbiņu tu vari aizmest tik tālu, cik tu disku aizmest? Tā kā disku metode? Nē, parasti. Nē, tā ir cita kustība visam. Es šķēpu vispār godīgi nemācēju mest, man te šogad bišķi pakonsultēju vairāk, tas tā treniņu nolūkos daudz maz iemācījos viņā trāpīt un gadījumā, kas mums Eiropas komandu čempionātā ja vajadzēs, tu esi gatavs lekt ar kārti, ar šķēpu. Protams, jo ir bijuši vēl video, jau rādīja vēl pirms es sāku startēt, daži treneri metēju, lai dabūtu komandai punktus, gājuši mest veseri. To tu arī esi mēģinājis? Veseris esmu metis, jā. Tas ir radniecīgi tā kustība vai tā viss domā testē? Jā, diezgan. Radniecīgs tikai tāds, ka ir rotācija. Jo veserī lielākā daļa iet rotācija no pirksgals caur papēdi. Diskā tas var teikt tikai uz pēdas priekšējās daļas. Tā kā, rotācija vienam ir, jā, bet, ja es metu akadēmijā, mums ir tāda forša stadions, kurā nav vispār mešanas sektora. Tas nekas, viņš arī nav. Un tad mēs, tas standartā, tas nekas 300 metri arī ir standarts. 300 arī standarts. Bet bija tāds mums pasniedzējs Erdmans, mēs gājām starp priedēm mētājām. Un tad, kad mēs visi metām no vietām, protams, tās priedes tika arī saskādātas manā izpildījumā. Varbūt šo nevajadzēs stāstīt tagad. Viņas jau ir aizauguši, tur neviens neredzēs. Cerēsim uz to, jā, dabas draugi vienmēr atradīs, kur jūs to esat darījuši. Un tad viņš teica, tu ar 2 griezieniem vispār nemet, vēl tramvajiem trāpīs. Jo vienā pusē ir tramvajs, otrā vilciens. Tas no vietas tikai. Tur ir tāda vieta, tur ir kopmītnes, kurās dzīvo tikai meitenes, un tad puišas uz Imantu dzīvo. Imantā jau vairs nedzīvo. Nevairs? Nē, tagad arī dzīvo pie meitenēm. Kā komandas gars taču jāveido. Es nezināju, redzi, kā viegli lieta ir. Tāpēc, ka tad, kad tu trenējies, tad svarcēlājas vēl nebija. Es, kad trenējos, viņas tieši parādījās, un tas nebija tas labākais. Un, kā ir? Redzēju, Kaspars uzdeva to jautājumu, jo arī daudzi aizdomājās. Viņas arī, protams, piedalās sacensībās, bet sievietes diskumetējas un vīriešu diskumetējas. Tur arī sievietēm, lai to disku mestu, ir tomēr jābūt tādām diezgan spēcīgām. Spēcīgām, bet ne lielām, jo pastās arī vācietis ir tādas, liekas, ja tu viņi ieraudzītu uz ielas, domāt, ka viņi ir kāda augstslēcēja. Grieķiet savu laiku bija arī ne pārāk liela. Nav jau tās, manuprāt, rādītājs, vai tu esi diskumetējis vai nē, cik tu esi smags vai garš. Tas ir kā tu spēji visu to kustību izpildīt un kā tu spēji realizēt savu augumu un savu svaru. Tajā rīkā iekšā, jo tā saka, ja tev būsi smagāks un lielāks, tas ir tev priekšrocība. Ja tu to nespēji veikt, ja tu zaudē līdz ar to ātrumu, ka tu paliec vēl smagāks, tad pa lielam tas tev pa labu nenāk. Labi, turpināsim pēc brīža. Ja? Katrs mūsu pircējs ar kaut ko aizraujas. Mēs ar datortehniku. Kapitāla datorveikali. Par labsajūtu un dzīves kvalitāti jūsu mājā parūpēsies LuxControl. LuxControl piedāvā markīzes, saules sargus, pergolas, žalūzijas un energoefektivitātes risinājumus. Uzziniet vairāk mūsu mājas lapā LuxControl LV vai atnāciet ciemos Rīgā, Skanstes ielā 54. Boom FM piedāvā katru sestdienu 10. RTV raidījums par dārzu un to, ko tajā var izdarīt pats. Kas dārzā? Francis, Kristiāna un Kārlis savā dārzā kopā ar Oleomaku.
Olimpiskās brokastis. Raimonds Bergmanis gatavo Radio Bumba FM, Bumba FM YouTube kanālā un RTV. Turpinām. Jā, no aizkadrā mēs sapratām, ka mums ļoti vajag palīdzēt. Mums karalienē Oskars stāstīja par to, kā ir, un arī iepriekšējie vieglieti ir stāstījuši. Tas ir vienkārši bēdīgi. Tas ir vairāk kā bēdīgi. Tas ir vairāk kā bēdīgi. Tiešām nav pat elementārā inventāra, lai varētu trenēties, startēt un arī apkalpot sacensības. Un aizkadrā mēs arī uzzinājām, ka mums karalienē nav neviena augstākās IAF kategorijas tiesneša valstī. Ja tā ir? Nu, pašas augstākās, cik man zināms, jā, nav. Bet kā var tā būt? Nu, taču tik daudz sportistu. Man liekas, ka nav svarīgi par tiem tiesnešiem, tos var vienmēr pieaicināt, vai ne? Bet, kad trūkst tās tehniskās bāzes, man liekas, tā ir lielāka bēda nekā tie tiesneši, ne? Nu, jā, bet es domāju, ka to visu vajag kopā risināt to lietu, bet, bet tas jau arī ir tas, kad, ja mums būtu savi tiesneši, tad mēs dzīvot līdzi laikam, droši vien mēs zinātu jaunākās nianses, dažādas lietas. Cik tev gadi ir? 30. Tad, kad tev Andris aizveda uz Murjāņiem, tu kaut ko zināji par diska mešanu? Dzirdējis, redzējis. Man liekas, ka nē. Bet labi, šķēpmetējs tu zināji mūsējos. Grūti pateikt. Es zināju, jo no Jelgavas, pa Lūsu varbūt nezinu, bet Jelgavā tāpat bija labi šķēpmetēji. Liepa Jānis tajā laikā jau meta un tā kā pa šķēpu kā tādu es zināju, jā. Kad tāda šķēpmešana, to tu zināji? Jā. Tu zināji, kad ir 100 metru sprints, to tu zināji, ja? Es zināju, ka tāda disciplīna skrien, jo mācoties skolā, pamatskolā es visu arī vietlētikā startēju, pat krosus skrēju un tā. Bet tīri tā vērot kaut kādas olimpiskās spēles, pasaules čempionāts kā vietlētikā tādā, man pat īsti nebija interese un arī ne laika. Jo, bija svarīgi, bija bulvas jāpavara. Mēs vienkārši, tā situācija ir skaidra. Tas nozīmē, ka ir jāaicina visas atbildīgās personas, visa sporta pamatā ir vieglatlētika. Bez tā tas ir skaidrs. Tāpēc mēs varbūt arī tik daudz šeit runājam mūsu olimpiskās brokastīs par šo sporta veidu, jo tā ir karaliene. Un uz nākamajām olimpiskām spēlēm atkal brauks liela komanda no Latvijas, kur pusi, ja ne vairāk dalībnieku, protams, būs vieglatlēti. Lai cik tas arī jocīgi neizliekās šī situācija un šī stāstā, kurus mēs te stāstam jau kuro nedēļu. Tā ir, kad laikam arī tāpēc ir tas vieglatlētiem tās spīdis kaut ko sasniegt, ka viņiem tie apstākļi ir diezgan sarežģīti. Bet man ir vēl viens jautājums saistībā ar disku mešanu. Mēs esam šķēpmešanas valsts. Pasaulē tiešām ļoti daudz ir un medaļas olimpiskās un pasaules rekordi pat ir uzstādīti un arī pašlaik ir viss. Bet blakus ir Lietuva, dažas teritorijas pat ir bijušās Latvijas teritorijas, kur tagad arī Lietuva ir. Viņi ir diskmešanas nācija. Igauņi arī tagad. Igauņi arī, jā. Kāpēc mēs tā? Pareizi, Kanters taču. Izraels. Jā, un tur ir 2 olimpiskie čempioni blakus. Un mēs pa vidu. Tradīcijas droši vien, ne? Kā, bet viņiem ir disks, un te pēkšņi mums nav disks, mums ir šķēps tikai. Es domāju, ka tas var būt tāpēc, ka tās ir no vēsturiski, ka jau no vēsturiski viņiem tie čempioni ir bijuši, un viņi ir to mērķiecīgi virzījušies, jo arī skolās, ka met vieglāk ir meša šķēpu, jo tas ir mazāk bīstams, un arī sektors vieglāk iekārtot, jā. Svara ziņā arī vieglāks, jā, bet tīri, jo... diskam un veselim viņam vajag apkārt lielo to būri. Viņi ir šausmīgi. Viņi ir ļoti nikni. Viņi visi dismetē un viņi ir ļoti dusmīgi, tāpēc viņi tā iežogo, lai viņi... Nelaiž ārā no būra, kamēr neesi izmetis savu rīku. Un tāpēc arī domāju, ka lielākā daļa sporta skolu treneru negrib uzņemties to risku uz sevīm. Un no to, ka sporta skolās diezgan daudz cilvēku arī trenējās, un tas var būt bīstam, kad pēkšņi tur 20 skrien un viens tā kā mētā disku, jā. Arī nav kompetenti to apmācīt, bet ir arī Latvijā, kas apmāca un diezgan zinoši treneri. Bet jā, tas virzība nenotiek galvenokārt tāpēc, manuprāt, jo diska metējs jau sākās tikai pēc vidusskolas. Lai pēc vidusskolas tu reāli kaut kur varētu turpināt trenēties un sev pilnveidot, ir grūti izsisties, ja tev nekā nav pa lielām.
Milzīgi daudz citu izaicinājumu ir. Jā, bet ne, tas jautājums bija vairāk domās tā, ka cilvēki tieši tādi paši, Igaunijā, Lietuvā, daudzreiz saka tur, Jamaikas sprinteri. Bet svārcēlāji arī nav visās valstīs, jā. Igaunijā nav svārcēlāji. Igaunijā tagad ir ļoti uzplauts. Beidzot, es arī kaut ko varu zināt, kas ir jauns noticis. Tāpēc, ka mūsējais trenē. Jā, arī taisnība. Edvards Andruškevičs tur palīdz, bet Igaunijā svārcelšanā ir tā, ka viņiem vienmēr ir bijuši tieši tie lielo svaru kategoriju dalībnieki ar ļoti augstvērtīgiem rezultātiem. Tā kā nekas. Daba nemīl tukšumu. Ja? Jā. Rekur, mums ir vīri, kas te nāk. Jā. Visi šķēpmetēji, diskmetēji, tālēcēji. Paies kaut kādi gadi, jūs kļūsiet par skolotājiem, par treneriem. Un jaunieši varēs iesaistīt. Jo viss ir atkarīgs ne jau no stadioniem un blablabla. Viss ir atkarīgs no trenera. Viennozīmīgi no trenera ir, jā, bet redz, ka nav kur trenēties. Man liekas, ka tādā pļaviņā es esmu mēģinājis mest. Man kaut kur es biju dabūjis disku. Es gāju pa pļauju mētāt kādreiz, kā tas vispār ir. Bet, kā lai mēs varbūt, kā tu domā, kā mēs varam palīdzēt tai karalienei, tai vieglatlētikai? Ko lai dara? Kādas mēs lai sūtam? Nevajag tur, es domāju, piketēt vai kaut ko darīt. Bet, domājam labas domas. Nē, bet lai jauniešiem, kā ir tev? Tu 11 gados, 11. klasē. Kā tu pats teici, citas intereses, citas kaut kādas aizraušanās. Bet tā vieglatlētika, man liekas, ir tik harmoniski. Zaļas zāles, tur skaisti tie laukumi, skaisti cilvēki. Tur ir aizraujoši. Man liekas, ir arī kaut kādas finansiālās iespējas kaut ko nopelnīt. Ir kādi komerces turnīri, atšķirībā varbūt no citiem sporta veidiem, kuros tāda nav. Lai komerces turnīros kaut ko varētu nopelnīt, ir kaut kas jāsasniedz. Turien ir jātiek. Un tas ceļš jātiek ir diezgan smags, un tas bieži vien ir uz paša trenera, sporta skolu direktora iniciatīvas, kurš tev tic tev, atbalsta, mērķtiecīgi uz to virzās. Jo es īsti nesanācu tikt līdz turienei man. Nekas. Skolnieki tiks. Skolnieki tiks, jā. Skolnieki, un tad man uzreiz bija jautājums arī noslēdzošais. Mums arī varbūt kādreiz parunāsim par šo tēmu, par murjāņiem, kas tāda sāpīga tēma arī sabiedrībā un kopumā. Kā tad bija tajā brīdī? Tu atnāc uz 11. klasi un tev ir jāpabeidz tagad vidusskolu, un tu esi pilnīgi svešā vidē, sporta skolā, tu sāc sportot, tev vēl ir jāmācās, no tevim tik daudz prasa. Kā tu izturēji? Tas ir diezgan sarežģīts. Kur izturēji? Reku viņš ir. Nebūtu izturējis, viņš te nebūtu. Nē, man interesē, kādas bija tās tavas sajūtas, jo tu pilnīgi svešā vidē ieliec ar milzīgām prasībām un pilnīgi savādāku dienas režīmu. Pirmais iespējas, kas tu turien aizbraucu, bija tāds vispār nekā nesaprotu. Un autobusu izkāp meža vidū. Izkāp no autobusu meža vidū, aizēju uz istabiņu, parādu, tu te dzīvosi, nevienu nepazīsti, istabas biedrs vēl nebija atbraucis. Un es tā domāju, pēc pāris stundām, ko es te daru? Braukšu mājās, jā, tiešām, braukšu mājās. Bet nākušajā rītā atbrauc istabas biedrs, un viņš jau tur bija mācījies, un vietējais, var teikt, netālu arī dzīvoja. Un tad kaut kā ar viņu, varbūt arī viņš man iedrošināja tā kā nevis palikt, bet vienkārši es sajūtu, ka viss ir ok, viss normāli džeki, un man jau sanāca tā, ka es 2 vidusskolas klases 5 gadus mācījos. Tāpēc arī tā vēl sāku un bija iespēja, ka vēl beidz. Laicīgi beidzu to vidusskolu. Jo... Bet tas tev netraucēja iestāties ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju? Nav traucējis, jā, līdz šim esmu 2. kursa doktorantūras students. Lūk tā, ar šo tad arī mēs skaisti Un tu uztraucies, ka te kaut kas var beigties. Tagad tikai viss sāksies. Doktorantūras, tas ir bakalaura un maģistra. Labi, paldies, ka atnāc, lai veicās. Paldies. Jā, un veiksmēm jums 20. un 21. jūnijā komandas sacensībās Rīgā un aicinam arī visus skatītājus uz vieglatlētiku. Nāciet atbalstīt. Reizi nedēļā Raimonds Bergmanis brokasto ar sportistiem, treneriem, tiesnešiem un faniem.